Labdien! Šajā video turpināsim runāt par robežām un aplūkosim konkrēti funkciju robežas gadījumos, kad rezultāts ir nenoteiktība bezgalība pret bezgalību un patiesais rezultāts ir vēl tikai jāiegūst. Mēs apskatīsim gadījumus, kad ir polinomu attiecības. Sāksim ar kaut ko šādu. Teiksim, x kvadrātā mīnus 5x plus 7 dalīts ar 6x kvadrātā plus 4. Protams, ka mēs liksim iekšā šīs bezgalības un vienkārši noskaidrosim to, ka augšpuse kā parabola, ja es lieku ļoti lielu skaitli, rezultāts arī ir ļoti liels skaitlis, mēs iegūstam bezgalību. Tāpat apakšpuse. Šādā gadījumā mēs esam nonākuši pie nenoteiktības, kur ir bezgalība dalīta ar bezgalību. Ļoti liels skaitlis dalīts ar ļoti lielu skaitli. Šādā gadījumā mums ir nepieciešama papildu informācija, lai uzskaidrotu pareizo atbildi, uz ko galu galā šī robeža tiecās. Ir nepieciešams veikt pārveidojumus. Šo pārveidojumu veikšanai mēs izmantosim šādu triku, kas ir iespējams polinomu dalīšanas gadījumā. Mēs konstatējam augstāko pakāpi. Tātad dalām ar x kvadrātā. Rakstīšu labāk nevis uzreiz 1, bet procesu nodemonstrēšu. Tātad mēs dalām ar augstāko pakāpi. Augstākā pakāpe gan augšā, gan apakšā ir x kvadrātā. Un mēs līdz ar to visus elementus izdalām ar x kvadrātā. Kāpēc tā mēs drīkstam? Mēs drīkstam pareizināt gan saucēju, gan skaitītāju ar vienu to pašu. Tāpat, ja mēs zinām, ka tas nav šis lielums nav 0, mēs arī drīkstam izdalīt ar vienu un to pašu. Tādā gadījumā mums veidojas šāda saīsināšana. Robeža x-am tiecoties uz bezgalību ir šāda x kvadrātā pret x kvadrātā ir 1. 5x dalīts ar x kvadrātā mums sanāk 5 dalīts ar x plus 7 dalīts ar x kvadrātā. Šeit būs 6 plus 4 dalīts ar x kvadrātā. Tagad lieksim iekšā šo bezgalību. 1 mīnus 5 dalīts ar bezgalību plus 7 dalīts ar bezgalību kvadrātā dalīts ar 6 plus 4 dalīts ar bezgalību kvadrātā. Tad, redzam, ka 5 dalīts ar bezgalības nozīmē 5 izdalīt ar ļoti, ļoti lielu skaitli. Mēs iegūstam ārkārtīgi mazu skaitli. 0. Liels skaitlis kvadrātā joprojām ir liels skaitlis, tāpēc arī 0. 6 plus 0. Un savalkot, vienkārši ņemot vērā mīnus 0 plus 0, neko neizmaina, 1 dalīts ar 6. Šāds ir rezultāts. Vai vienmēr sanāks konkrēts skaitlis? Gluži nē. Vienmēr nē. Paņemsim vēl vienu piemēru. Paņemšu šādu x kubā plus 1 dalīts ar x kvadrātā. Joprojām likšu ļoti lielu skaitli. Tas būs liels skaitlis kubā plus vēl viens liels skaitlis. Tāpat arī apakša. Nāksies jau dalīt ar lielāko pakāpi. Lielākā pakāpe, kas parādās šeit, ir 3. Tāpēc mēs dalīsim ar 3. pakāpi. Visu katru atsevišķo saskaitāmu mēs izdalīsim ar 3. pakāpi. Tā rezultātā augšā ir 1 plus 1 dalīts ar x kubā, un apakšā saīsinājums ir 1 dalīts ar x. Protams, šeit varēja arī darīt pat bišķi vienkāršāk, bet es domāju, ka varu parādīt jums arī
vispārīgo stratēģiju, kas strādā šajos gadījumos. Šeit varēja vienkārši, protams, katru atsevišķo izlikt x kvadrātā, rezultāts būtu tikpat vērtīgs. Un tā nu mēs secinām, ka, ja ieliksim iekšā šīs vērtības 1 plus 1 līdz ar bezgalību kvadrātā, 1 līdz ar bezgalību, 1 līdz ar bezgalību tiek pieņemts par 0. Tas nozīmē, ka mēs dalām skaitli ar kaut ko ārkārtīgi lielu, mēs iegūstam kaut ko ārkārtīgi mazu. 1 dalīts ar 0. Un, ja mēs dalām 1 ar kaut ko ārkārtīgi mazu, iedomājamies, mēs vienniekus sadalām tādās mazās daļiņās. Cik daļiņi mums būs? Ļoti daudz. Iegūst pat bezgalību. Šajā gadījumā mēs teiksim, ka robeža tiešām ir bezgalība. Nu, vēl viens piemērs. Šoreiz parunāsim par vienu īpašu gadījumu, kas var gadīties. Šis īpašais gadījums būs tas, kurā mēs iesaistīsim kvadrātsakni. Likšu iekšā bezgalību, protams, ka sanāks joprojām bezgalība. Pret bezgalību joprojām ir šāda veida nenoteiktība, bet dalīsim ar lielāko pakāpi. Jūs teiksiet, bet paga. Lielākā pakāpe ir x kvadrātā. Šeit arī tāpēc jābūt uzmanīgam. Kvadrātsakne īstenībā kopumā neutralizē šo kvadrātu. Ja? Viss, kas ir kvadrātsaknē, ir jādala ar 2. Pakāpe tieši jādala ar 2. Atceramies, kvadrātsakne nozīmē pakāpe puse. Un tāpēc, lai saglabātu to pašu kārtu, mums ir jāpieņem, ka lielākā pakāpe ir x kvadrātā dalīts ar 2, kas ir tas pats vecais labais x. Šeit un, protams, arī šeit. Tad jūs teiksiet, paga, vai te kvadrātsakne būs jādala ar x-u? Nē, joprojām jādala ar x kvadrātā. Un te arī parādās tas galvenais iemesls. Ja es dalu ar skaitli ārpus saknes, un es dalu ar skaitli saknē, tad atšķirība ir tāda, ka tas skaitlis, kas tiek dalīts saknē, tiek celts kvadrātā. Tāpēc mēs arī dalījām ar 2 to augstāko pakāpi iespējamo. Tātad rezultāts nedaudz vienkāršojot ir 1 plus kvadrātsakne no 1 plus 1 dalīts ar x. Saucējā 1 plus 1 dalīts ar x. 1 plus liksim tagad iekšā. Mēs esam vienkāršojuši tā, ka mēs varētu mēģināt arī noteikt rezultātu. 1 plus 1 dalīts ar bezgalību. 1 plus 1 dalīts ar bezgalību. Sanāk 1 plus 0 dalīts ar 1 plus 0. Kvadrātsakne no 1 plus 0 ir 1. Sanāk 2. 1. Rezultāts ir vienkārši 2. Un arī šādi. Jūs, protams, katru no šiem rezultātiem varat pārbaudīt. Vienkārši kalkulatorā izrēķinot funkcijas vērtību ļoti lielam skaitlim. Vai uzzīmējot grafiskajā kalkulatorā pašfunkciju, paskatoties, kas notiek, kad x tiek bīdīta ļoti tālu. Vajadzētu būt šīm robežām. Tā mēs novēršam nevienādību bezgalību. Bezgalību tiekamies jau citā video.